Tie bija seni laiki atpakaļ. Ja es pareizi atceros, tas bija 98. gada pavasars. Es to neesmu nekad tā teicis, bet čaļi visi saka, tie bija šokolādes laiki. Tie bija tie pirsākumi. Kā līdz tam bija visu laiku Liepājā futbols pirmā vietā, basketbols, un tad mēs iegājām iekšā to hokeju un bijām konkurentspējīgi tajā vidē. Kā mums tur gāja, to norāda, kad Metalurga laikā mēs izcīnījām 8 Latvijas čempionu nosaukums. Metalurga laikā bija viss. Ir lielai komandai, ir bērnu komandai. Bija vietējais Latvijas čempionāts, un es varu pateikt tā, ka tik daudz cilvēku, kā nāca Liepājā, nebija nevienā hallē. Bija patīkami spēlēt. Rītīgi forši ir atnākt, kad bija agrākos laikos tās pilnās tribīnas Metalurga laikā, kad cīnījās ar Rīga 2000, kas bija tā nekad vairs vēl nav bijis, kad vienkārši pilnas tribīnas un visi bērni, visi tur forši fano. Es atnācu ar tēti uz hokeju, tā kā traks puišals tur, davai, iemet golu, iedod ripu. Te jau mači kāja baigie vaļā. Kāpēc bija labi rezultāti? Bija ļoti stingra aizmuguri un stingras prasības no prezidenta. Viņš prasīja. Es uzskatu, ka bija ļoti spēcīgs treneru kolektīvs. Tāpēc cilvēkiem bija interesanti nākt, jo bija tiešām labs hokejs. Akciju sabiedrības Liepājas Metalurgas administrators Haralds Velmers šodien ir vērsies Liepājas tiesā ar lūgumu pārtraukt uzņēmuma tiesiskās aizsardzības procesu un ierosināt maksātnespēju. Finanses problēmas un Metalurgs beidz eksistēt. Tad visiem jau bija skaidrs, ka beigs eksistēt arī sporta organizācijām, komandas, kas bija zem Metalurga paspējas. Pirmkārt jau tas bija tāds bišķi šoks, ka tāda zelta laika, tā kā klubs vienkārši vienā dienā pēkšņi vairāk nav. Tas bija īstenībā liels zaudējums Latvijas hokejam, Latvijas čempionātam. Jo tas gandrīz kā pārvērtās kā Rīgas čempionāts uzreiz, kā Liepāja nav. Un arī Daugavpils kaut kādā brīdī, es neceros, kurām pazuda. Tie lieli zaudējumi Liepāja ir ļoti vajadzīgi šim čempionātam. Tas ir ļoti svarīga komanda. Tagad Fomenam iespēja aizslīdēt pēc hat-trika un meties un uznār to pusurīpa pie Zarīpovā. Tajā brīdī tā, ka tu nezini, ko sagaidīt, ko nozīmē Liepājā būs hokejs, zini, kā tur visādi var tas hokejs būt, tur tas līmenis, vispārējais, tā attieksme, tā, nezināja jau, ko gaidīt. Sapranos, ko viņi izdarīja, un tikai prieks par to bija, kad Liepājā atkal ir forša laba komanda, kas cīnās uzreiz jau pa medaļām. Mums ir ļoti liela vēsture, tradīcijas. Visi tie posmi, tā ir pieredze, ko guva katrs, kas šeit Liepājas hokeja ir. Un mēs ļoti novērtējam un cienam mūsu vēsturi. Pazaudē to pretinieks zonā, pīstam Kamergraus, viens vārds priekšā un ripa vārtos 2-0 izvirzās. Bija grūti sākumā pierast, kad nav tas lielais hokejs un kad nav kur aiziet. Kad laids hauli ir, bet hokejs nav. Tā ideja tapa mums vairāk, es teiktu, hokeja cilvēkiem, kas mēs šajā virtuvē visi esam kopā. Un mēs zinājām, ka mums tā lielā komanda ir vajadzīga. Tā lielā komanda ir vajadzīga arī pilsētai atpakaļ. Un, teiksim, tas dzinējs, kas vilka to visu, es teiktu, ka tā ir mīlestība pret šo sporta veidu. Protams, ka ir foršas sajūtas spēlēt Liepājā, spēlēt mājās, jo tu spēlē nosacīti ar cilvēkiem, ar kuriem tu esi uzaudzis no bērna kājas. Es neesmu atbraucis šeit piedalīties čempionātā, esmu atbraucis uzvarēt. Es ticu, ka liepājnieki mīl hokeju tikpat stipri kā mēs. Tas nav stāsts tikai par to, ka mēs mīlam lielo hokeju vai mēs gribam spēlēt lielo hokeju Liepājā. Tas ir stāsts par liepājniekiem, par mums visiem, lai mēs beidzot atkal varētu baudīt lielo hokeju mūsu pilsētā. Ir ieguldīts ļoti smags darbs, lai atkal mēs visi kopā varētu izbaudīt šo mirkli, un tas mirklis beidzot ir klāt. Mēs ceļamies augšā no pelniem kā dūmi, atzīstam, zinām to jūt. Šitā ģērbtuvē ir ļoti liela vēsture, daudz panākums, daudz čempionu titulu. Un šodien jūs sākat rakstīt to vēsturi pa jaunu.
Uzbrucēji, labs pērkšķis, soliņš deg un atbalsts viens otram. Un let's go! Tas ir mūsu kaids, mēs ejam uz visu. Mēs parādam zobus, parādam rāgus, atrodam visu. Es paļaujos tikai uz sevi, bet vīriem, kas blakus es ticu. Mēs krītam un ceļamies tikai par liepai. Un zinām, ka pilsēta stāv aiz mums. Kad jūs atdodat sirdis, tad mēs esam lielāki. Mēs esam par jums, jūs esat par mums. Mēs krītam un ceļamies tikai par liepai. Un zinām, ka pilsēta stāv aiz mums. Mēs krītam un ceļamies tikai par liepai. Un zinām, ka pilsēta stāv aiz mums. Kad jūs atdodat sirdis, tad mēs esam lielāki. Mēs esam par jums, jūs esat par mums.